Nu, ar šo lielo vafeli visus darbus paveicu. Pārējos darbus paveikšu saviem ekskavatoriem. Nomazgāju, satīrīju, pirmdien brauks pakaļ. Un kur tad visforšāk izmantot šo ekskavatoru? Nu, manuprāt. Protams, šādās vietās, kur pēc iespējas mazāk to zemi kustināt, un kur tu iebūvēji vienu ceļu un izmet uzreiz lielu attālumu ārā. Nu, vienīgais mīnus ir tās 32 tonnas, bet, lai noturētu to kubu ar šitik garu 22 metrīgu strelu, nu, tām 32 tonnām jābūt ir, lai tur izstiept varētu izbērt. Droši vien pamats kaut kādas lielās būvēs, piebērt ar smilti, lieli grāvi, ezera krasti, nu, ļoti krūts aparāts. Un viņi jau diezgan maz Latvijā ir, maz tā konkurence. Nu, man, kamēr es tīrīju šeit dīķi, man kādi 6 klienti piezvanīja. Viens ir tūmā, nu, tu vienā aizbraukšu apstīties, nu, pārējie bija no tāluma, nu, tur nē. Droši vien smilti vēl mest karjerā, grābt no ūdens ārā. Ļoti ērti un ātri, un tas metiens ir viņam. Un galvenais, kas ir čupa lielu kaudzi var uztaisīt. Maz jau tāda ekskavātora Latvijā. Konkurence maza. Tā kā paldies Ostlandam par sadarbību. Labi, kad izīrēja man šo aparātu. Un arī tagad, kad pamēģināju, saprotu, kas ir lielā strela. Es iekāpu tagad tajā mazajā katpilārā, man liekas, ka tas ir mušs sitamais. Pilnīgi kaitinoši īsts strela. Krūts aparāts.